Labdien! Reizes saku arī šalom. Šalom tas ir kaut kas svētīgs. Tas ir tā kā man viņš ir kā vairāk nekā vienkārši labdien. Tāds ir mans asociācijas. Ko es vēlējos pateikt šodien? Šodien ir Eiropas Savienības vēlēšana. Jau vairāk dienas, šodien ir pēdējā diena. Un par cik es esmu garīgs cilvēks un vēlos šo to pastāstīt, jums atklāt, kā es saprotu šīs garīgo pieeja, teiksim, šīm vēlēšanām. Tas ir ļoti svarīgi. Ticiet man, ļoti svarīgi tas ir. Kādu laiku apakaļ es, protams, nepiegriezu tam nekādu vērtību. Vērība arī nepiegriezu vērtību, bet acīm redzot, Elohims runā uz mani tagad. Tātad mēs zinām, kur atrodas Eiropas Savienība. Ja. Sēdeklis atrodas Strasbūrā. Tas ir. Un ir jāsaprot, kā tieši Eiropas Savienības tās mītnes, tās ēkas, ja, praktiski tur ir viena ēka, tāda ļoti zīmīga, tāda. Viņa ir kā prototīps ir Bābeles tornim. Bābeles tornim, ko svētajos rakstos, kur Tanahā Elohims apturēja, lai neceltu vairāk tālāk, jo bija doma šo torni, šo Bābeles torni. Tas notika arī tanis laikos, tā bija Bābele, jā. Tas notika tanis laikos, kad bija viena valoda, jā. It kā viena valoda. Te iet runas, ka tā valoda ir bijusi daudz pat tādi bijuši. Tādi laikā esot bijuši, jā. Es netrīdos, es neesmu to izsudējis. Bet ir cilvēki, kuri izsudējuši, jā. Lūk, bet galvenais ir tas, ka šis Eiropas Savienības tornis, viņš ir celts pēc tā zīmējuma, pēc tā attēlā, kāds ir Bābeles tornim bijis. Ja? Lūk, un interesanti. Un tieši tā augšējā daļa, kas ir Strasbūrā, viņa tāda izskatās tādā, tieši tāpat kā tam Bābeles tornim, nepabeigta, ja? Nepabeigta, ja. Un Elohims, ko darīja? Viņš sajauca valodas, lai nevarētu turpināties šī celtniecība, lai radās sajukums strādnieku, vadītāju un priekšnieku vidū, jā. Un turi neuzcēla, jā. Turi neuzcēla, jo tas turu cēlē mērķis bija vienīgais. Mēs celsim sev vārdu. Ar to vārdu mēs piesim tuvāk pie radītājiem. Tāds viņa mērķis bija. Elohimam tas mērķis nepatika. Lūk, tagad ko nozīmē šis Eiropas Savienības vēlēšanas. Tātad, ja cilvēks iet vēlēt par kādu Eiropas Savienības kandidātu, ko viņš dara? Viņš iesaistījās, jā,
izpilda to, kas ir jādara Latvijas pilsētā. Viņš iet vēlēt. Jā, un viņš novēl. Un to deputāts, jā, un to deputātu kandidāts, un viņš ir kļuvis jau par deputātu. Viņš ir Eiropas Savienībā. Kas ir Eiropas Savienība? Kā viņa kopā par viņu saka Svētie raksti. Svētie raksti atklāsmes grāmatā. Tik es nemaldos, es gribētu nolasīt. Nu, lūk. Ja šeit būs. Nu, lūk. Tad viņš saka man, ūdeņi, ko tu redzēji, pie kurām sēž netikle, ir tautas un ļaudu pulki, ciltis un valodas. Un 10 ragi, ko tu redzēji un zvērs, tie ienīdīs netikli, to atstās postam un izdzērbs kailu, ēdīs viņas miesas un viņu pašu sadedzinās ar uguni. Jo Elohims ir devis viņu sirdī darīt viņa gribu, darīt vienu nodomu un nodot savu valdību uz vērām, kamēr piebilstīsies Elohima vārdi. Un sieva, ko tu redzēji, ir lielā pilsētā, kam pieder valdību pār visiem zemes cienījiem. Lūk, lielā pilsēta. Tā ir šī Strasbūra, kur atrodas šī Eiropas Savienības sēdeklis, ja tā varētu teikt. Šeit ir 17. nodaļa pravietojums. Ļotīgi tā ir, es zinu, ka ir vēl kāds cits pravietojums, bet uz dotā brīdi viņš nav pie manis. Bet tas ir pravietojums, kur viņi sēž pie ūdeņiem un apdzērušies šo svēto cilvēku asinis. Un tas ir praktiski šis cilvēks, kuru mēs vēlām iekšā, pieņemsim, es atgriezīšos atpakaļ pie stāstījuma, kuru mēs vēram kā deputāti, ja? Viņš tiek piepūtināts pie šīs netikles. Un ko dara netikle? To mēs zinām, to mēs lasām. Tā apdzērusies svēto ļaužu asinis. Visā tā veidā cenšas iznīdēt cilvēkus, nomaitāt viņus ar visādām problēmām, kas ir dos viņai šai netiklei. Un lūk, man ienāca tiešām tāda doma galvā pastāstīt. Ja cilvēks tiek vēlēts, ja viņš tiek ievēlēts par šo Eiropas Savienības deputātu, jā, viņš no tās cilvēku grupas tiek nolīgs, kā raksts saka, nolīgs zem lāsta. Viņš tiek pievienots pie Eiropas Savienības netiklības. Jā. Un te mēs arī lasījām, ka kas beigās notiks ar šo netiklī, ar šo lielo pilsētu. Parādīsies Elohima
lielās dusmas, ja, kuras tiks līdzīgi kā Gamorai. Es domāju, tāds liktenis. Tā kā ļoti uzmanīgi jāpadomā. Es, protams, par vēlu, es atvainojos, par vēlu mazliet atteicos, jā. Bet pāris stundas un vēlēšanās pāris, ja bišķi vairāk kā pāris stundām, tad vēlēšanās beigsies, jā. Bet iesniegt, kā kāds sadzirdēs šo sūtījumu un padomās par cilvēku, jā, par savu balsi, nodot savu balsi vai nenodot, jo ar savu balsi nodošanā cilvēks tiek garīgi, viņš tiek piepotēts, jā, pie šīs netikles bara. Esiet un džēlī, ņemiet atklāt grāmatā un lasiet, es tagad paskatīšos. Jā, vadās, mēs 17. Pēc tam es redzēju, es esmu pašā nodaļā daudz pantus nolasīšu. Pēc tam es redzēju citu debesu sūtni nokāpām no debesīm. Tam bija liela vara un zeme kļuva gaisa no viņas spožuma. Viņš sauca spēcīgā balsī. Kritusi, kritusi lielā Bābele. Tā ir šī. Šis pravietojums ir par Strasbūru. Tā kļūsi par ļauno garu mitekli, par visu nešķīšo garu mitekli un par visu nešķīšo ienīso putnu mitekli. Jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīna. Un pasaules ķēniņi ir piekopuši netiklību ar viņu. Un pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā graznumā. Ja? Tiek domāti Eiropas Savienības projekti, milzīgās summas, kas tiek piešķirtas valstīm. Es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm saucam. Izeita no viņas mana tauta, lai jūs nebūtu dalībā viņas grēkos, un jūs necietu viņu motībās, jo viņas grēki to darbi sniedzas līdz debesīm. Un Jud Hei, Vau Hei ir pieminējis viņa noziegumus. Atmaksājies tā, kā viņa atmaksājusi, un atdariet tai divkārt pēc viņas darbiem. Kausu, ko viņa pildījusi, pilda tai divkārt. Tad ļoti, ļoti par to sacīt zvēriska būt šī atmaksa Eiropas Savienībai. Tas ir pravietojums. Kā viņa centās pēc goda un greznuma, tā atmaksājies tai ar mokām un bēdām. Jo viņa saka savā sirdī, es sēdu ķēniņiem stronī, neesmu atraitne un sēru nekad neredzēšu. Tādēļ viņas mokas nāks vienā dienā. Nāve, sērs un bats. Viņu sadedzinās ugunī, jo spēcīgs ir Adonēnu Jud Hei Vau Hei, kas viņu tiesājas. Raudās un baimanās pār viņu pasaules valdnieki, kas ar viņu bija dzīvojuši netiklībā un kārumos, kad tie redzēs viņas liesu dūmus.
Attālu stāvēdam aiz bailēm, no viņa mokām tie sauks, vai, lielā pilsēta, varenā pilsēta Bābele, vienā stundā sūdība ir nākusi par sevi. Vienā stundā, un pilsētas nav vairāk. Visas zemes cilvēki raud un cēro par viņu, tāpēc, ka neviens vairs nepērk viņu preces. Zeltu un sudrabu, dārgakmeņus un pērles, linu audeklus un purpurus, zīdu un sarkanu audumus, dažādus tūjas kokus, dažādus ziloņkauka lietas no dārga koka, vāra, dzelzas un marmorā dažinātus priesnetus, arī kanēli, smaržvielu, kvēpjamās un svaidamas zāles, vīraku, vīnu, eļļus, smalkus miltus, kviesus, lopus, avis, zirgus un ratus, dzīvas miesas un cilvēku dvēseles un raugi, pēc kuriem tava dvēsele karojās, ir pagarām. Un visi dārgumi un krāsumi tevi ir zuduši. Un tos nekad vairs neredzēt. Vai, lielā pilsēta, kas bija cērpušies dārgā audeklā, purpurā un sarkanā audumā, kas bija noturējušies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pēdēm. Vienā stundā visa šī bagātība ir gājusi bojā. Nu, tavos mūros nespīdēs vai sveces gaisma. Tu neredzēsi vairs līgavaina un līgavas prieka balss, jo tavi tirgoņi bija visas zemes varenie. Ar tavu burvību ir pieviltas visas tautas. Viņai ir atrastas praviešu un svēto asinīs. Un visu, kas nosvarkavoti virs zemes. Nu, lūk. Tāds ir mans stāstījums par šim Jeruzalemes vēlēšanām, par motivāciju, par kristēju, kāds ir praviešojumos, ja? Pasakīs, pravietojumi vienmēr piepildās. Kuri nav piepildījuši, tie piepildīsies. Šis pravietojums ir kā brīdinājums visam, ko es jums pasakīju. Esiet svētīti, lai Elihima garš un Ješua žēlastība nolaižās pār jums, lai jūsu prieks ir savu rakstiem, savu svēto dienu, kāda ir šodien ir šabats. Esiet svētīti, bet šiem ir šādais lūdus pateicos. Amen.